Labdien! Mans vārds ir Valdis Pavlovskis. Es strādāju Latvijas lauka konsultāciju un izglītības centrā, lauka attīstības nodaļā par projektu vadītāju. Un viens no maniem projektiem ir Eiropas aizsargātie produkti. Un droši vien tie, kas klausās šo raidierakstu, viņi zina, ka tas nav vienīgais raidieraksts par vienu izcilu Latvijas produktu, pasakās, teikās, sakāmvārdos, buramvārdos apdziedātu Latvijas lielo pelēko zirni. Bet šoreiz mēs runāsim par zirņiem daudzskaitlī. Mēs esam atbraukuši uz Priekuļiem, uz Agroresursu un ekonomikas institūtu un sarunāsimies ar divām burvīgām dāmām, ar šī institūta vadošo pētnieci, selekcionāri Ainu Kokari un ar pārdošanas speciālistu Solvitu Survillo. Dāmas, kāpēc es esmu saistībā ar lieliem pelēkiem zirņiem atbraucis uz Priekuļiem, uz institūtu? Kādā sakarībā? Tāpēc, kad Latvijas lielie pelēkie zirņi ir tāds īstenis nacionāls produkts. Un, ja runā vispār par pelēkiem zirņiem, tad tie ir izgājuši tādus dažādus vēstures līkločus, sākot jau no akmens laikmeta, kur viņi tika audzēti Latvijas teritorijā. Par jaunākiem laikiem mums vēsta tautas dziesmas, viņi ienāca mūsu virtuvē kā tāds veiksmi un pārticību nesošs produkts, ko liek galdā Ziemassvētkos. Un pelēkie zirņi ir arī pārdzīvojuši nedraudzīgos padomu laikus, kad ar rīkojumiem tika noteikts, kur un kad viņus var likt galdā un kad likt galdā. Un viņi ir tikuši līdz Eiropai, kur ir Latvijas lielie pelēkie zirņi iekļauti Eiropas Savienības cilmes vietas nosaukumu reģistrā. Jā, tāda skaista dzeltena zīmīte ar sarkanu viducīti, vienīgā no tiem 8 produktiem. Bet jūs man neatbildējāt. Kāpēc? Ja? Kāpēc? Tāpēc, ka šeit, Priekuļos, notiek tas nopietns un pamatīgs darbs, kurā top zirņu šķirnes. Šeit ir selekcija. Paga. Bet tad nav vienalga, kādi pelēkie zirņi. Pelēkie zirņi ir pelēki, un viss. Jā, bet laikam ejot uz priekšu, pelēku zirņu šķirnes, ne tikai zirņu, bet vispār ir vajadzīgs jauns, varbūt atbilstošāks mūsu klimata pārmaiņām. Kā, vai tā nav viena šķirne visi? Nav. Jā, tie ir pelēkie zirņi. Tas ir tas produkts, ar ko tieši Latvija var lepoties. Jo, principā, tie ir tautas tapuši, kā lai pasaka, tautas selekcijas ceļā no sīksēklu zirņiem līdz lielsēklu zirņiem. Un es domāju, ka tas ir kā, kāpēc jūs esat Priekuļos, nāk jau tā kā gads tuvojas uz beigām, nāk tie Ziemassvētki, un mums šī tradīcija ir celt galdā šo pārticības simbolu, tos lielos pelēkos zirņus, tad arī tas varētu būt motivācija paskatīties uz viņiem, tuvojoties šim Ziemassvētku laikam. Tas ir unikāli. Mūsu klausītāji droši vien neredz. Tepat ir zirņu stādi. Nē, zirņi, jā. Ko kā pļauti, jā. Šī laika tikko vēl sagaidījuši šo dienu. Un otri atkal te ir tikko sadīguši tādi maziņi. Un tad ir novākti tie pelēkie zirņi. Es jau biju kādreiz bērnībā, es domāju, pelēkie zirņi ir pelēkie zirņi, tāpat kā cūkpups, ka tur nekādas šķirnes nav vai nav vienalga, bet izrādās, ka nē, jā. Lielie pelēkie zirņi, tā šķirne, selekcionēta, attīrīta, lolota, ir šajā institūtā, tā es pareizi saprotu. Jā, viņa ir tapusi šeit. Tur ir tāds ļoti sirsnīgs stāsts, tas ir pirms Ziemassvētkiem tapis, jo pirms Ziemassvētkiem mēs parasti cenšamies sagādāt draugiem, kolēģiem kaut kādas mazas dāvanas. Un šeit institūtā tieši tā tika iepriecināti kolēģi ar mazu
mazu dāvaniņu, kas bija šie te lielie pelēkie zīriņi. Un vienai no kolēģītēm radās šī te ideja, kad varbūt varam šos te pelēkos zirņus, kā teikt, izveidot priekš komercializācijas. Nu, lai var pieejams, lai tie lielie zirņi tiek pieejami lielākai sabiedrības daļai. Un tā arī no vietējā brūnā reteļa, kas kalpoja kā pamats šiem te Latvijas lieliem pelēkajiem zirņiem, tika arī izveidota. Jā, bet es papildināšu mūsu klausītājiem, ka patiesi viņi ir lieli. Tā. Jā, viņi ir miltaini un tādi gardi. Nu, un ja salīdzina tādus nejaukšos zirņus, ko tu kaut kur daždien veikalā vai tirgu nopērc, ja, tad viņi ir pilnīgi atšķirīgi ar to, ka viņi ir tādi. Man jau pilnīgi no malas liekas, Viņi ka ir tādi krēmīgi. izlases zirņi, ka viens ir no pākstīm lasījis tos vislielākos ārā. Jā, viņi tādi arī ir. Viņi ir krēmīgi un viņiem arī tā saucamā tā miziņa ir tāda plānā. Jā. Viņiem ir riekstaina garša, ko ir novērtējuši arī ārzemju eksperti. Šo riekstaino garšu un arī tas lielums līdz ar to piedod to apjomu. Jā, bet tas ir skaidrs, un tie Latvijas audzētāji, kas audzē tos lielos pelēkos zirņus, tad tie arī ņem no jums to sēklu, jo jūs esat tās sēklas radītāji. Jā, mēs esam Jā. Tie, kas veic šo sākotnējo darbu, lai tālāk varētu palaist šo te. Jā, bet kā jūs varat nosargāt to Latvijas lielo pelēko zirni pret to, ka kāds cits, varbūt negodīgāks cilvēks, viņš uzdod savus kaut kādus citus tos sīkos zirnīšus par lielo pelēko zirni? Kā to var nosargāt? To jau parasti pircējs veikalā redz, un parasti jau plauktos viņi stāv arī tie mazie zirņi sīkākām sēklām, un tos, protams, var atšķirt pēc sēklu. Jā, bet vispār to var arī jūs kā speciāliste, teiksim, jūs varētu, viņai ir savādāka garša, savādāks izskats tam lielajam Principā mēs kā selekcionāri skatāmies vairāk pēc tādiem sēklas ārējiem parametriem, lai varētu atšķirt šīs šķirnes, jo katrai šķirnei ir kaut kādas noteiktas īpašības, ar ko viņa arī tiek Bet cik vispār ir pelēko zirņu šķirņu uz pasaules? Es domāju, ka katrā ziņā viņu ir daudz mazāk nekā dzeltenu un zaļo, tāpēc, ka tas ir pats par sevi unikāls augs, kas ir vairāk tāds pazīstamāks šeit Austruma Eiropā un daļēji arī Eiropā, jo mēs kā šeit uz vietas esam saglabājuši šīs te pelēko zirņu audzēšanas tradīcijas. Mums ir ļoti liela kolekcija, ko var arī apskatīties, cik liela dažādība šajiem zirņiem ir. Bet šie ir, teiksim, mēs saucam viņus par pelēkajiem zirņiem. Vai viņus arī citur pasaulē sauc par pelēkajiem zirņiem? Vispār viņi saucās Grey Peas, jā, tā kā ir tie pelēkie. Protams, pēc izskata, jo viņi izskatās vairāk kā brūni. Protams, jā. Ir tas brūnos, bet... Bet tā kā novār, tad viņi tādi mazliet pelēcīgi var būt. Jā, viņiem principā tas pelēkā krāsa un tas nosaukums arī radies no tā, kad pašam zirnim šī te pamatkrāta ir tāda zaļgan pelēcīga. Bet brūnumu piedod šis marmorējums, jo paskatās uz sēklas ir marmorējums, kas mainās atkarībā no galda, un tad ir tāds vairāk izskatās tādi brūnīgi zīri. Jā, tas ir interesanti. Man bērnībā mamma dārziņā audzēja cukurzirņus un pelēkos zirņus. Un es teicu, kā tu māki atšķirt? Tas cukurzirnis drusku saldāks ir. Jā. Bet tad, kad viņš nogatavojās, tad jau tā atšķirība laikam parādās. Ja? Protams, jā. Tad jau var atšķirt pēc sēklu krāsas. Tas Latvijas pelēkais zirnis, viņš ir latvietim bijis, ļoti nozīmīgs un svarīgs visos laikos, un tas ir arī kaut kāds, tāpatās kā rudzu maize, tas ir tāds, latvietības simbols, es domāju. Vai kā vispār, vai Lietuvā, Igaunijā arī ir populāri šie pelēkie zirņi saucamie?
Es domāju, ka jā, varbūt, kad kaimiņu valstīs nav gājuši tādu ceļu kā mēs un iekļāvuši, teiksim, tos zirņus Eiropas reģistros, bet katrā ziņā viņiem ir savas šķirnes, gan Jā. lietuviešiem, gan igauņiem, un viņi arī liek galdā, bet varbūt, ka tas, kā lai pasaka, tas nav tik populārs varbūt tās, bet viņiem arī savas tradīcijas ir. Ir, un viņas ir līdzīgas, kas ir saistītas ar zirņiem. Viņiem arī ir tādi sakām vārdi un ticējumi un viss kaut kas saistībā ar zirņiem. Es neesmu laikam piefiksējis to šobrīd, varētu teikt, no tādām modernajām vēsmām no zirņi vispār ir kļuvuši ļoti aktuāli sava proteīna satura Jā. dēļ, un, teiksim, zinu, ka Lietuvā diezgan daudz arī ņem tieši pelēko zirņus, meklē pārstrādei, no viņām gatavojot, tātad vai no zirņu miltiem gatavojot veselīgos produktus, batoniņus vai izmantojot cepumos vai vēl kaut kādos kokteļos. Tā ir tāda no tādām pēdējām vēsmām, kas ir ļoti moderni aizgājis. Gan veselīgam dzīvesveidam tiek uzsvērts, jo pelēkajos zirņos ir lielāks proteīna saturs nekā dzeltenajos zirņos. Tiešām? Jā. Jā. Un Tas tad, ir tas, kas ir ārkārtīgi žēl no man pārdevēja skatu punkta, kad pelēkais zirnis tiek līdz ar to nedaudz atstāts tādā otrajā vietā, kad arī audzētāji vairāk grib audzēt šos te dzeltenos Jā. zirņus, jo Jā, ir tas- vieglāk atrast šo te tirgu dzelteniem zirņiem tikai tāpēc, un tas atkal ir pateicoties kam? Pateicoties tam, kad austrumu zemēs un to pazīst šos te turku zirņus, Jā, jā, bauna zirņus. jā. Un dzeltenais zirnis ir tomēr līdzīgs tam šim Tas ir zirnim, un ieradumus, līdz jā. ar to aiziet, kad daudz lielāks pieprasījums un viegli atrast tirgu audzētājiem realizācijai ir tieši šiem te dzeltenajiem zirņiem. Bet no veselīguma viedokļa, labi, visi pārkšaugi ir veselīgi, pelēkais zirnis ir stipri priekšā. Jā. Tagad jūs jau dzirdējāt, noteikti, ka celsim tagad proteīna rūpnīcu, jā, un tā, tad pelēkiem zirņiem būs liels noiets. Nē, tur, diemžēl, proteīns tas arī, jā, uz dzelteniem tiks zirņiem ražots no tiks. dzeltenas krāsas zirņiem, bet es domāju, ka šie te pelēkie zirņi, viņi savu aktualitāti nezaudēs. Es domāju, ka viņi arī ar laiku iegūs kaut kādu pievienoto vērtību, un es domāju, dēļ šīs te savas garšas īpašību dēļ, jo, teiksim, arī ēdieniem un arī viņus pagatavojot, viņiem nav šīs specifiskās zirņu piegaršas, kas ir ļoti lielas priekšrocības. Un arī, teiksim, proteīna ziņā tas arī dod savu pienesumu, tā kā teikt, izstrādājot kaut kādas jaunas, teiksim, ēdieniem vai tur produktiem kaut kādas jaunas receptes un arī mainot izskatu, taču var daudz ko iegūt. Tas nav noslēpums, ka arī no pelēkiem zirņiem tiek gatavoti burgeri vai arī tās pašas kotletes gatavotas, tā kā tur ir iespēja ļoti daudz, Protams. kur varētu radoši pavāri piestrādāt. Nu, kotiņu saimniece bija, ja, ko viņa tikai neizdomā darīt ar Tieši tā. pelēkajiem zirņiem, jā, nu brīnišķīgi. Jā, bet jāteic, ka man ir bijis, ka es esmu cienājis ārzemju viesus, īpaši no okeāna otras puses ar pelēkiem zirņiem. Viņi sākumā ļoti, viņiem tas izskats mulsina šausmīgi, un viņš tad tā uzmanīgi ar to karoti un tad ir tāda aplaimots, viņš garšo, tas nav nekas cits, ja, tas izskats ir nomulsinājis. Nu, laikam tas ir tas cilvēka pieredums, ka viņš pierod pie tām lietām, gluži tāpatās kā Āzijā, tad, kad es parādīju rudzu maizi vienreiz, tad cilvēki nesaprata, kas tas tāds ir, ja, un viņš teica, vai tas ir kaut kas īpašs, ja. Vai mūsu senči, viņi to pelēko zirni audzēja dārziņā, jeb arī viņi, audzēja veselus laupus un, acīm redzot, jūs esat pētījusi arī kaut ko tādu. Tā ir tā, kad audzēja viņi laukos un pamatā ņemot vērā to, ka
kad papētot šo vēsturi un arī šos paraugus, kas mums vēl ir saglabājušies, ļoti daudz tādas vietējās šķirnes, kas mums ir šeit pat uz vietas tapušas tautas selekcijas rezultātā. Tās šķirnes bija garas, un viņas iespējams audzēja kopā ar kādu no graudaugiem, vai tie bija mieži vai kvieši viņi ienāca nedaudz vēlāk, bet tie varēja būt mieži, ar ko viņi kopā sēja, un pamatā es domāju, ka tika audzēts lopiem, un arī, protams, sēklas, lai tu varētu kaut ko sēt, un pēc tam pļaut, tev vajadzīgas sēklas. Un līdz ar to tad arī atlasot šīs formas, kas varētu noderēt vairāk arī pārtikai, ko varētu likt galdā, tad arī tā arī šie pelēkie zirņi pie mums arī auga un tika audzēti. Nu, mēs jau zirņus saprotam, tad, kad viņi ir izkaltuši un ieliekam katliņā un nomērcējam un tad uzvāram un ceļam galdā. Bet, nu, zirnis jau sākas tajā laukā. Cik ir normāls pelēkā zirņa stāsts garš vai augsts? Nu, jāsaka tā, ja runājam tieši par lieliem pelēkiem zirņiem, tad zirņi ir ļoti gari. Un viņiem ir vajadzīgs kāds, kas viņus atbalsta. Tieši tā, jo tur ir šī te īpatnība, ka šis te augums, šis te zirņu lielums vairāk vai mazāk tomēr saistīts ar šo te augumu. Un tieši lielie pelēkie zirņi, viņi var auguma ziņā pat šogad es varētu teikt tuvu pie 2 metriem. Un tāpēc arī pamatā viņi tiek sēti kopā ar balstaugumu, vai nu tie ir kvieši, vai tie ir mieži, bet kas ir pats interesantākais, viņi mēdz pielāgoties tam savam partnerim. Viņi neizaug tik ļoti gari, augot, teiksim, šī te kompānijā. Jā, jo kvieši jau es neesmu redzējis, kilometrīgus gari kviešus. nav, tāpēc arī, viņi garāki pastiepjās, bet katrā ziņā viņi to, kā teikt, viņi sadarbojas ar to. Saprot un novērt. Jā, sapjot, kā teikt. Jā. Bet, ja laukā audzē pelēko zirņus, mēs jau minējam, gan tur pāris kotiņi, tad viņi sēž tikai kopā ar kādu balstaugu, ja? Principā, jā, šos te lielos pelēkos zirņus tiem ir jāsēj kopā, lai iegūtu ražu un varētu viņu pēc tam novākt. Mums ir arī šķirne Bruno, kas mums ir plaši tie Latvijā audzēti, tie gan. Tos gan var sēdēt tīrsējā, jo viņi ir īsāki, viņi ir ar tām saucamajām mūsām, kas viņus padara vēl izturīgākus. Kas vēl tam zirnim, viņš ir, tas Latvijas lielais pelēkais zirnis, viņš ir pacietīgs augs? Jā. Kā izpaužās tā viņa pacietība? Viņi katrā ziņā. Viņi ir daudz tolerantāki pēc dažādiem vides apstākļiem. Teiksim, viņi pavasarī, ja ir kaut kādi nelabvēlīgi apstākļi, viņiem ir daudz vairāk šī dīkšanas enerģija, viņi sadīkst ātrāk pa tādiem dzeltenajiem zirņiem. Un arī, ja ir vasarā nelabvēlīgi apstākļi, un, teiksim, ja ir vairāk lietus, tad viņi turpina augt un ziedēt. Tas varbūt nevienmēr ir labi, bet katrā ziņā viņiem tādās sausākās vasarās viņiem tā kapacitāte tomēr iedot diezgan labu ražu. Kas ir laba raža? Vai cik briesmīgs jautājums? Kas ir laba raža? Kāpēc briesmīgs jautājums? Katram ir sava izpratne par labu ražu. Jā, tas nav šie zirņi, Latvijas lielais pelēkais zirnis, viņš ar to savu lielumu daļēji paņem no tās ražas, jo viņam ir mazāk pākstis, un tajās pākstīs ir mazāk zirņi, toties tie ir lielāki. Jā. Tā kā dabā pastāv līdzsvars, tad nekur tādu ideālu salikumu nav. Kvalitāte reti, kad ir aizstāts ar kopā. to un tādā veidā. Pilnīgi saprotu. Jā. Pilnīgi Ja tu gribi saprotu. lielu, tu kaut kur būs kaut kur citur būs Jā. tas mazums. Ja tas ir lielā laukā, ja mēs atgriežamies varbūt ne tik tālā pagātnē, bet tuvākā, ja mēs runājam par manu vecmāmiņu vai ko, tad audzēja šos te
lielā auguma, garā auguma zirņus, nevis lielā laukā, bet tajā dārziņā gar malu vai ko, un kur, ja tu saspraudi to saucamos žebērklīšus, ja, žadziņu vai ko, tad viņi arī bija tādi, ka es kā bērns gāju cauri tunelim, ja, un to, un tad arī, protams, to ražu uz to daudz kvadrātmetru iestādītā varēja būt, bija diezgan liela, jo tu katru pākstiņu bezmaz vai varēja apčubināt katru audziņu, ja, un viņš varēja arī izaugt maksimālajā augumā. Es pats atceros, kā mamma man lika dzinu uz krūmiem, lai es kārklu viciņas labi garas sacērtu, un tad viņa rādīja, kā jāsprauž tās viciņas, un kā tas zirnīts ir jāaptin, un tad jau vēlāk es paliku gudrāks, un tad es mammai teicu, es saku, varbūt, ka paņemsim kaut kādus mietiņus, un tad ar šnorītēm savilksim aukliņus, ja? Man bija diegspolīt vēl, kad bija kļuva aizvien garāk, man bija diegspolīt jāvēr cauri šiem žebērklīšiem. Lūk, tātad, kā tas zirnis izdzīvoja to, padomāju? Gāja grūti. Kā jau es minēju, kad principā rīkojumi tika nolikts, kad un kur tos tiks likti galdā. Bet vēl ir bijis arī tāds fakts, kad tika pateikts no ministrijas, tika norādīts, kad zirņi Latvijas apstākļiem nav piemēroti. Un katrā ziņā platības sāka samazināties, un pētot tuvāk, kas tad bija pa iemeslu, kāpēc tas tika tā nostādīts, kad šeit nav piemēroti audzēšanai apstākļi, jo izrādās šīs ražas salīdzināja ar graudaugiem. Ar kviešiem, miežiem, un līdz ar to tad zirņiem šī raža bija mazāka, un ņemot vērā, ka tajā laikā šo īso šķirņu ar ūsām nebija, bija garie zirņi, kurus audzēja pārsvarā mistrā, līdz ar to tas zirņu ražas iznākums, ja īpatsvars tai ražā bija ļoti maziņš, un ņemot vērā, redzot tos ciparus ministrijā, kas ir, kādas ir ražas, tad attiecīgi tā arī šis te secinājums tika izdarīts, Jā, bet, jocīgi. Tie kolhozi jau viņi arī ražoja droši vien galvenokārt lobarībai tos zirņus. Jā, viņus pamatā tika audzēja zaļās masas ieguvēja mistrām, ko izmantoja zaļbarībā lobā. Jā. Vai tagad lielais pelēkais zirnis, ka viņš ir iegūst to Eiropas aizsargātā produkta zīmi, vai tas ir, zemniekiem padarīs viņu interesantāk? Es domāju, ka viņiem tiek dotas iespējas, kā teikt, radīt šo pievienoto vērtību, un līdz ar to tas dod iespēju šos te ekskluzīvu, mūsu Latvijas ekskluzīvo produktu, dod iespēju viņu, kā teikt, nobaudīt un dot pieejamu lielākai sabiedrības daļai. Bet interesanti, teiksim, ir atsevišķi zemnieki, mēs jau minējām gan kotiņi, gan atdzelvieši, gan zutiņi, spāres, un tad, kad Kaņepīts, tad, kad es biju pie spārēm, es saku, kāpēc tu audzē vēl ar bioloģiskām metodēm tos lielos pelēkos zirņus? Man nav ko darīt. Tātad, var spriest, ka tie zirņi, lielie pelēkie zirņi, tas ir tāds bišķīt latvietības simbols, dāmas, kā es domāju. Jā, tas ir tas tāds pārliecība, kad man ir jāaudzē, tāpēc, ka viņš saka, man jau te cūks atskrien un apēd un tās. Bet vienalga viņš audzē, ja? Jā, tas ir, viennozīmīgi tas ir. Atkal no tāda pārdošanas skatu punkta, ko es gribētu teikt, viņš vairāk vai mazāk tomēr ir šis te nišas produkts, jā. Viņš nebūs masu produkts, kā tas ir dzeltenais zirnis, jā. Pie tam dzeltenais, kas šķeļās labi, jo tas ir interesants pārstrādātāji. Viņš tomēr ir nišas produkts, un tie, kas izvēlas audzēt, mēs tiešām ar prieku katru jaunu dalībnieku uzņemam savā ražotāju grupā, kurš izvēlas audzēt lielos pelēkos zirņus un tālāk arī ar šo te, kā piedāvāt tālāk cilvēkiem, jā. Tās pārsvarā viss ir saimniecības, kuras no nulles līdz pircējiem, jā, visu šo te procesu veids, jā. Paši audzē, paši tīra, paši fasē, paši tirgo. Jā,
tas arī ir mūsu zirņu ražotāju grupas, tas pamatā mēs visi tādi esam. Jā, bet lai cik tas dīvaini nebūtu, tad, kad tu pirms Ziemassvētkiem sāc meklēt un zvanīties par tiem lieliem pelēkiem zirņiem, ja? Tad viņi kāpēc vairs nav. Nu, kad biju Rimī klētī, tur ir ļoti Vēl ir. patīkami, ļoti patīkami, paldies Ramkalniem, kuri ir Jā. izveidojuši šo te iespēju atrast arī tādā lielā veikalā šos Tad Latvijas vēl ir. produktus, un zirni. Jā, bet es pagājušajā gada decembrī meklēju lielos pelēkos zirņus. Nebija. Bija jau izpirkti. Nu, šobrīd ir jāmeklē stipri ātrāk, laicīgi, jo viņu nav daudz. Jā. Nav daudz šogad. Viņi, tie, kas zina, tie jau saprot, un tie jau ir ievērojuši arī tos audzētājus, kas audzē, un viņi pazīst tos, vai ne? Jā, vairāk tur Vidzemes pusē, kur tie ar atzelviešiem. Atzelviešiem šogad esot ļoti, ļoti laba raža. Nu, redz, un savukārt Sēlija, tie spārēm, un tie jau, tur tie savi noņem. Nu, protams, ka tas ir tāds bišķīt burbuļa produkts, ja, ka tas ir, cik interesants tas lielais Latvijas pelēkais zirnis ir, tādiem mazajiem zemniekiem, kas varbūt varētu domāt par kaut kādu, tā kā ar mazām platībiņām, viņš ir izdevīgs viņam. Skatoties, kāds ir saimnieks, kā viņš prot saimniekot un kā viņš pēc tam prot pasniegt to savu izaudzēto produkciju. Cik vai viņš arī ies no šī te 0 punkta līdz kāda, līdz tirgumu? Jā. Vai viņš grib tikai audzēt un grib nodot? Ātri. Jā, tas ir skatoties. Bet es šeit gribu piebilst to, ka tas ir izdevīgi, jo ir paredzēts Eiropas atbalsts šim te produktam Latvijas lielie pelēkie zirņi, ar ko var arī šos te audzētājus ieinteresēt. Vai tu esi audzētājs, vai tu ej līdz gala produktam, tur ir atšķirīgi šī te visa Eiropas atbalsts. Tā kā tas produkts, piešķirot viņam šo Eiropas aizsardzību, mēs arī iegūstam to, kad Eiropa atbalsta mūs. Parunāsim mazliet, atkāpsimies no zirņiem atpakaļ. Aina, kā jūs dzīvē ienāca lielie pelēkie zirņi, jūs atceraties? Es gluži neatceros, bet es domāju ar to, ka man kāds uzdāvināja, jo tie paši kolēģi, un tad tu sāc pievērst uzmanīgi, tie ir lielāki, jo mēs tāpat kā visi pārējie pirkām un ēdām tos, kas ir veikalā principā pieejami, un tie bija, parastie mazie zirņi, bet kad tu ieraugi lielo, un es domāju arī, ka tas atnāca pie manis tādā dāvanas veidā, jo savādāk jau viņu nekur nebija, un tas tāds bija pārsteigums, kā jau visiem lielaidai. Solvitai, kā tas bija? Es no bērnības atceros, kad es viņus vienmēr, man viņi garšo, man ļoti garšo pākšā, un no bērnības es atceros, ka man liekas, ka man gan viena vecā māte, kur dzīvoja Lielvārdē, gan otra, kur Rīgā, es tāda Rīgas meitene, bet zirņus ar kefīru un skranzīšiem es atceros vienmēr un tieši lielos zirņus. Es zinu, ka manā omīte uz Rīgu gāja uz Matīs tirgu, un viņi vienmēr centās šos te zirņus nopirkt. Un savukārt lauku vecā mamma, kad, nebija pašai izaudz, tad bija kaimiņienē, vai bija kādai paziņai no Lielvārdas, vai kā, un es vienmēr šo zirņus, jo manam vecam tēvam garšoja ļoti zirņi, un manam tētim garšo, mums ir kaut kā tālu, tāpēc es viņus pazīstu no bērnības. Interesanti, bet es saku, ka jūs, dāmas, tagad sākt stāstīt, un es iedomājos to, kā bija toreiz ar atšķirību. Vienam bija viņi lielāki, un otram bija sīkāki tie pelēkie zirņi pieejami. Jā. Tā kā tas bija, jā. Jūs esat piedalījusies to lielo pelēko Latvijas zirņu selekcionēšanā. Kas notiks ar pelēkajiem zirņiem tālāk? Kur zinātniekam tālāk kaut ko darīt ar pelēkajiem zirņiem? Jā, ir. Kaut vai tas pats, teiksim, pāriet uz daudz īsāka auguma, lai būtu viņus vieglāk novākt, kas ir, es pieņemu, ka ir iespējams,
Bet, vēl pie tā mums nākas piestrādāt. Kā jau iepriekš mēs te pārspriedām, kad ir ar kaut kādiem plusiem nāk Jā, kaut kas bišķiņi kaut kādi trūkumi klāt, tā kā pie tiem būtu jāpiestrādā. Bet katrā ziņā es domāju, ka mēs viņus turpinam, kā līdz šim ir bijis, arvien plašāk pētīt, un es domāju, ka turpmāk arī šie te pelēkie zirņi arī Eiropā un pasaulē tiks vairāk pētīti ar šīm klimata izmaiņām, jo viņi ir robustāki attiecībā pret laika apstākļiem. sausums. Arī sausums un arī tas, ka šie te raža stabilitāte, arī viss, kas ar to saistīts, lai nav tā, ka vienu gadu tev ir tā raža, Jā. otru gadu nav, un tad šie pelēkie zirņi, viņi vairāk tā pielāgojas šiem te apstākļiem. Tā kā es domāju, ka mēs varam virzīties uz priekšu. Noteikti varam. Un vēl, protams, atceramies par proteīnu. Jā, Par modes lietu proteīnu. bet Solvita, kā tad būs ar tiem lielajiem pelēkiem zirņiem? Kā viņus padarīt vēl populārākus? Vai ārzemnieki var interesēt tie lielie pelēkie zirņi? Mums jau ir sadarbība par lieliem pelēkiem zirņiem ar Zviedriem. Jo Zviedriem pākšaugu iekļaušana ēdienu kartē ir diezgan populāra, viņiem pupiņas diezgan daudz un arī zirņi, un viņi bija tie, kas tieši šī iemesla dēļ, kad ir tas lielākais proteīna daudzums, un to viņi arī mūs uzmeklē pirms pāris gadiem, un viņi Kalmāru salā audzē šos te zirņus, gan viens mazāk, gan Bruno, gan arī Retrī. Un viņiem nodod viņu pārstraudēju un taisa tādus saucamos biezeņus. Viņiem ir pākšāki biezeņi, jo Zviedriem, es saprotu, ir kā piedeva ļoti populāra biezeņa, zirņu vai pupiņu vai ko viņiem, pie ēdieniem. Jā. Līdz ar to vai tas izies vēl kaut kur ārpusē, šobrīd grūti pateikt, jo ir tā, tikko parādās kāda interese no ārpuses, viņiem pārsvarā uzreiz ir lieliem apjomiem ir interese. Mums viņš ir nišas produkts, un neviens mums pagaidām arī nevar izaudzēt tik lielos apmēros. Kas ir lieli apmēri? Tur jau iet runa par konteineru jūras. Jā, tas ir jau daudz. Tas ir liels apjoms. Tas ir liels apjoms. Un ja tas noiets šeit ir, labs, ja, tad viņam... Jā, ir tā, kur vēl varbūt tiekties, bet mums jau tajā lauksaimniecībā iet jautri, ja, piemēram, pavasarī pārlidojošās meža zosis, viņiem ļoti garšoja retrija, ja, un tā bija tāds liels, diezgan sāpīgs trieciens mums pavasarī šeit priekuļos. Ja? Jā, un ne tikai zosis. Kas tad vēl? Mūsu regulāri kontrolē lauku baloži. Jā, tāpat arī govārņi, tā kā pie visiem garšo. Kā teica Spāris, viņi saka, garšo visiem. Ko neapēd putni, tad to apēd cūciņas. To vēl cūciņas atnāk, kad jau ir sadīgušas, putni tos nesadīgušos izkašā, vai tikko maziņos, tad pēc tam atnāk zvēri, jā, un tad, kas paliek pašie, tad paliek. Bet kādas ir iespējas sargāt no tiem putniem? Putnu biedētus taisīt. Es domāju, ka ierobežotas. Jāatzīst, ka ierobežotas, jo lietas daudz ko var likt, gan šos vānagus, gan... Bet viņi jau pierod tie putni. Jā, tieši tas arī ir, visādas lentas, spīguļus, bet jā, putni pierod. Tur ir tā... Un skaņa? Skaņa skatoties, kur tu ar to lielgabalu taisies šaut, jo ir ņemot vērā to, ka putni ceļās agri, vai kāds būs ciematiņā priecīgs, ja mēs te ar lielgabalu nodosim zalvi 5:00 no rīta. Jā, tā kā, bet jā, principā ir arī advancētas metodes, kas izmaksā diezgan padārgi.
Jā, tā kā, ir tā kā jūs sakat, ka kaut kur ir plusi, kaut kur ir Jā. mīnusi, ja? Bet, teiksim, tāda zosu bars viņš Izrādās, ka zos nav zos, nav muļķi. Nē, viņa nav zos. Zos nav zos. Jā, bet cik ātri viņa var apēst? Viņas jau nav barietes. Viņas kā Viņas jau līdz, ko uzlidojumas. laukā nosēžas viss zosu bars, un ja tu to nevari nekā, tur nav iespējas, tad tev atliek vienkārši noskatīties, jo tur ir simtiem viņu tajā momentā, viņas sēžās. Viņas aizlido tālāk, prom uz ziemeļiem, Viņām pavasarī. jā, viņiem esot ļoti laba atmiņa. Viņa zina, kur viņas iepriekšējā gadā ir labvāršas. Nu jā, un pilsētas teritorijā medīt vai postījums pieteikt ar nekā. Nu jā. Labi, parunāsim tagad tā kā šīs raidieraksts cilvēks aicinās uz Ziemassvētkiem iegādāties lielos pelēkos zirņus. Tagad es uzdošu jums vienu jautājumu. Aina, nāk prātā, nezinu, ticējums mīkla sakām vārds par pelēkiem zirņiem? Es atceros to, ka Ziemassvētkos jāēd lielie pelēkie zirņi, tāpēc, ka, lai būtu pārticība nākošajā gadā un veiksme, un vēl es zinu arī to, lai nebūtu jāraut nākošā gadā un jāpēd ir visi zirņi, tā kā saturieties. Tad padomājiet, cik lielu katlu jums ir jāvār. Tagad mēs ar Solvitu esam bijuši ļoti daudzos pasākumos, kur mēs esam stāstījuši par Eiropas aizsargātiem produktiem, un tā stāstīšana jau neko nedod, ja neiedod mazliet kaut ko nogaršot, ja? Un es vienmēr jūsmoju par to, kāda Solvita ir izdoma, kā var izmantot to lielo pelēko zirni. Ko tu ieteiktu, teiksim, tajā labi novārīsim, jā, ēdīsim augstus, ēdīsim siltus ar ceptu sačurpstinātu žāvētu gaļiņu un tā, bet ko vēl? Ko vēl iedot kādu ideju mūsu saimniecei, kā tu taisīji tajā pēdējā izstādē, kur bija brīnišķīgi? Pārsvarā mums šīs te tikšanās reizes, lai prezentētu cilvēkam plašākam lokam, notiek vasarā, vai nu vasarā, vai pašā rudens sākumā, kad gluži un arī tādā vietā, kur nav varbūt iespēja uzreiz tādus karstus pasniegt, un tāpēc es vienmēr domāju, kā lai mēs uztaisam un pasniedzam cilvēkiem, cik tādā veidā augstos. Jā. Tad es taisu tos jau kuro gadu dažādus veidus salātus mēģinu ar pelēkiem zirņiem uztaisīt. Cilvēkiem jau garšo, es ceru, ka viņi neliekuļo. Bet padalies ar kādu recepti varbūt, ja tas tā nav viena uzlēmts. recepte jau viena recepte. Tā pirmā recepte bija tāda, ka galvenais, kā teica mana vecā mamma, visiem produktiem ir jābūt labiem un svaigiem. Un tā viena recepte ir, kur ir jābūt tai labai lauku žāvētai karbonādei, tādai sausai karbonādei, lai nepaliktu glums tas zirņu salāts, un lai nebūtu liekt nekāds treknums. Un tad es liku tos zaļos lociņus, un, protams, kad es viņus ar mūsu Latvijā paši izaudzēto un radīto kaņepju eļļu. Kaņepju eļļu mums arī taisa gan adzelvieši spiež, gan kotiņi spiež eļļu. Jā, garšvielas tur sālīt, es liku bišķiņi, man patīk tie citronu pipariņi viņi iedod. Tas ir tā samais, tās proporcijas jau katrs var pats skatīties, cik viņš daudz grib. Tad tā šī gada recepte, tā man bija jauna. Tur es sakūlu to pašu kaņepju eļļu kopā ar dillēm, sakūlu pilnīgi sablenderē, lai ir iedot tādu biezāku konsistenci. Jā, un tā bija tā pamats tai mērcītai, un tad mēs likām arī ņēmut līdzīši kā kazas sieru liku klāt. Un jaucu ar tiem kopā, un atkal tas pats tie paši citronu pipari, un tajā eļļas mērcītē ļoti diezgan tu jau pieliec sāli, un tad tas bija tā. Jā, es pats atceros atkal Zutiņa saimniece Rūta, viņa taisīja tādas zirņu pikas ļoti garšīgas. Tās mani vecāki taisa, jo mana vecā mamma tāds taisīja, un man šo arī tētis
pasūta, ka viņam grib šīs te zirņu Pikas, pikas, jā. jā. Jā, un tad jau bija tur eksperimenti par to, var pelēties zirnīcas šproti, jā, uz maizītes tādu pastu paliek Jā, tādi apakšā divi tas. izteikti Latvijas produkti. Jā, un, Jā. un tā kā, man liekas, ka tiem cilvēkiem jau, vajag tikai padomāt, jo tas, man liekas, tas pelēkais zirnis pēc savām garšas īpašībām ir ļoti variants ar dažādām lietām Jā. kopā, jā. Jā, Jā. es esmu patapinājusi vienu recepti no savas pieredzes, ko es esmu vienkārši pārbaudījusi. Un, kas, teiksim, neatstāja tādu smagumu sajūtu. Es viņu atradu internetā, kuri izvārītu zirņus cep kopā uz pannas viestiņā ar iesala etiķi, kurš ir atjaukts ar cukuru. Lai iznāk tāds mazliet salds kāps. Bet sviestiņā, lai viņi iegūst šo te sviesta garšu, un sviestā jau visas garšo. Jā. Un tad tur klāt nekādu speķi, nekādu mērcīti nevajag, kaut gan arī ar mērcīti ir ļoti garšīgs, Jā. vai ne? Bet arī, un ja nekā nav, tad var vienkārši forši novārīt lielos pelēkos ziņus, sēdēt pie televizora un mest mutē. Jā, Ļoti garšīgi. kā konfektis, jā. Jā. Ir viena nelaime. Ko zinātnieki saka? Mēs no tiem zirņiem jau no bērnības atceramies, ka, ja sēdā zirņus, tad šauj. Jā. Kāpēc šauj? Kas ir pie vainas tiem zirņiem? Tur pie vainas ir gan cukuri, gan šķiedrvielas. It kā šķiedrvielas ir laba lieta, ko vajag mūsu zarnu traktam. To tagad visur pa televizoru bieži vien stāsta, ka jāēd dārziņi, tad pelēkajos zirņos šo šķiedrvielu ir daudz, jo miziņa paliek pie zirņa, viņi neatdalās, un tāpēc arī mūsu gremošanas traktam ir ko darīt. Otrs ir cukuri. Cukuri, kas mūsus uzpūš un rada šo nepārāk komfortablo sajūtu, jā, bet tad mēs viņus dzēšam vai no ar kefīru vai kaut ko tādu, lai iedarbinātu, jo zirnis sevi aizsargā, viņš aizsargā savas olbaltumvielas un citas vielas, kas viņam atrodas sēklā. Un tādējādi mums organismam neļauj viņas labi uzņemt. Viņš ir viņas nobloķējis. Viņš jau nedomā par mani vai tavu vēderi. Viņš jau domā pats par saviem pēcnācējiem. Jā, un tāpēc gan to, ka cilvēkiem, gan arī lopu barībā saka, ka šīs olbaltumvielas ir gan aizsargātas un mums nav šo fermentu, kas varbūt viņas tik labi sadala. Un tad mūsu organisms it kā cīnās ar to un rada visādus mokās un aizsardzību rada, un tad mums ir šī te nekomfortablā sajūta dažreiz, bet pamazām, jā, kā es lasīju kaut kur, ka vajag regulāri ēst, tad varbūt šīs nav tik izteiktas, šīs te mūsu, teiksim, zirņu pēcietekme. Laikam ir, ja ēd to, ja klāt lieto šo te kādu skāpienu produktu, Jā, ja kas tas ir palīdz. kefīrs vai paniņas vai ko, tad Vai tas, rūpens, jā, vai Jā, lai tas palīdz, tas viņš palīdz darbināt. jā, Un tas nav. arī tas, kad šķiedrvielas paši par sevi labi pēc visiem Ziemassvētku lapumiem un klātā galda no 12 ēdieniem šķiedrvielas palīdz ieviest līdzsvaru. Te uz galda stāv brīnišķīgs trauciņš ar zirņu dīkstiem. Jā, tie nav ne sējas zirņi, ne dzeltenie, ne turku. Tie ir Pelēki. Viņi ir ēdami. Protams, viņš ir tāds ļoti, kā lai pasaka, delikatese, ko tu vari pievienot salātiem, uzliec uz maizītes. Viņiem pašlaik ir viņi ir vitamīnu bumba, minerālu un vitamīnu Jā. bumba šie te dīksti. Tātad mēs tajā decembra mēnesī, kad nekas vairs zaļumiņi nav ārā un tā, kad viss ir, tad mēs paši varam. Uz palodzes var vienkārši ielikt trauciņā un sadiedzēt, un pēc tam griezt ar šķērītēm un mielīgi ēst, pielikt salātiem vai. Aina, saki, kā tas tiek darīts un cik ilgā laikā viņiem jāizdīts? Vai mēs liekam zemē viņus, vai mēs, kā jādara? Tas ir ļoti vienkārši mājās atrast kaut kādu trauku vai vienalga kaut kādu puķu podiņu, nopērc substrātu, saber substrātu, uzber zirņu kārtu, brūno zirņu kārtu var nopirkt veikalā, var arī nopirkt kādā sēklu bodē, viņus uzber,
tad uzliek mazliet nedaudz kārtu arī ar to substrātu virsū. Viņi, protams, ka dīks viņi cels uz augšu, un tas jādomā, lai tie zirņi neizkāp no tā podiņa. Tā kā viņi ir tā zemāk jāieliek, jo Un viņi cik pa virsu jāliek tas? nedaudz tāda kārtiņa, lai viņi neizžūst. Un tad salaistīt vajag ar ūdeni, turēt mitrumā. No sākuma pirmās dienas var mierīgi saliet ar ūdeni, uzvilkt plēves maisiņu virsū un uzlikt uz radiatoriem, lai viņi sāk dīgt. To jūs garām nepalaidīsiet, un pēc tam viņus ir labāk likt gaismā, lai viņi vai uz palodzes vai zem lampas, nu tagad jau gaismiņa mazē, bet katrā ziņā viņš savu darbiņu darīs. Un ja mēs tagad nogriežam viņus, uzliekam uz maisa, vai viņš nāk otru asniņu dzīs, jeb ne? Nē, tad ir jāliek jauns podiņš. Tad ir jāliek jauns podiņš. Bet tā mēs varam sev smuki sagatavot garšīgu zaļu. Es katrā gadījumā viņus izmērcēju un tad ielieku zemē, un viņi jau pēc Jā. dienas jau astīti jau ir laukā. Jā, Tā tas ir pašai retrijai viņu gatavojot šos te salātus uz pasākumiem, man ir sanācis, kad viņi man mirks, nu varētu teikt, varbūt bišķi mazāk kā 24 stundas, jo es vakarā vienā iemērcu, otrā vārdu, skatos, mazas astītes jau ir ārā. Tā kā, jā, zirnītes dīgu brangi ātri tīks. Daudzi cilvēki saka, oi, man no aizpagājušā gada zirņi burciņā jāmet ārā. Pamirci. Vajag mest ārā. Jautājums, ko viņš ar tiem zirņiem darīs? Ja Ēdīs. nu tad vajag apēst. Ko tad nu vairs turēs? Bet- Cik bet gadus. vai- Izmērcēm pāri. Jā, zirņus var glabāt atkarībā, nu, protams, atkarībā no tā, kāds ir bijis ražas gads. Pat 5 līdz 7 gadi. Nu, 7 gadus domāju, ka neviens neglabā, ja nu kaut kur ir nolicis tā, ka nevar atrast. Bet, principā, līdz 5 gadiem zirņus var glabāt. Protams, tu viņus nomērcēsi, viņi būs tumšāki palikuši, nesmukāki. Paņem izmērcē, nu, būs jāpamērcē gan diennakts un vairāk, un pēc tam var viņus arī izvārīt. Ar dīkšanu ir kaut kas līdzīgi, ja grib likt diecēt, tad ir līdzīgi, varētu būt tā, ka viņi arī slink uz dīkšanu, dīks ilgāk, bet principā, nu, kur liksi, nu nemest ārā, nu, pamēģini sabriedināt, vai nu izdīgs, vai arī var apēst, tā kā. Labi, un cik ilgi zirņi normāli jāvēr? Lielie Latvijas pelēkie zirņi. Ļoti ātri. Ar to, kad es esmu, varētu teikt, gandrīz diennakti viņus mērcējusi, tāda pusstundu, 3 minūtes man ir bijis pat Jā. ātrāk. Jā. Es no savas pieredzes teikšu tā. Ja labi zina tie, kas audzē mājās, ka viņš ir šogad tos zirņus novācis, viņš var likt pa taisno viņus katlā. Nu, viņam būs stunda varbūt jāpavāra, ja viņš negrib tur noņemties ar mērcēšanu. Bet labākais variants, ja grib īsāku laiku liec, vakarā ieliec priekš otrās dienas, ja tu plāno šīs zirņus vārīt iemērc, un tad vakarā izmēri, un tev būs izmāri, un tev būs, nu labi, 30-40 minūtes atkarībā no tā. Bet, ja runājam par veikalu zirņiem, tur mēs nezinām nekad viņi vākti, varbūt viņiem visiem ir 2 gadi, tas nosacījums, ka viņi varbūt viņiem tas derīguma termiņš. Tā kā mēs to nezinām, tad tur droši paliek nedroši, liekam visus Droši, mērcē. tikai Jā, jāmērcē, tikai jā. mērcē. Vēl tā lielā nelaime ir tā, ka kādreiz tu iemērcē tos zirņus, otrā rītā atnāc un skaties, viņi visu ūdeni izdzēruši. Tur nekas vairs nav. Lielā Kāpj traukā ar ārā lielu, jā. no bļodas. Jā. Lielā traukā ar lielu ūdens daudzumu, jā. Dāmas, ko jūs mūsu klausītājiem varētu novēlēt Ziemassvētkos jaunajā gadā? Pēdat zirņus, esat veselīgi kā zirnis, sirds mieru, labu prātu. Ko Aina var novēlēt? Turēsim godā šīs mūsu tradīcijas. Nu, varbūt ja kāds nav mēģinājis, nav saņēmis dūšu pagaršot lielos pelēkos zirņus, nu pagaršojam, tāpēc joka pēc, un tad sapratīsim, kāda ir šī garša. Un atcerēsimies ar to, ka tas ir pārticības simbols. Tā kā to ņemot vērā, lai mums izdodās arī nākamgad saaudzēt zirņus, un lai būtu arī cilvēkiem prieks un iespēja viņus nopirkt. Paldies, dāmas, par jauko sarunu.